Egils Zariņš grib zināt. Labrīt, šodien mēs parunāsim par lietām, kas, man liekas, patīk visiem, kur visi vairāk vai mazāk uzskata sevi par profesionāļiem, izņemot vīrieši. Es nezinu, kāpēc vīrieši saka, ka viņi no tā neko nemāk. Tā ir, protams, ēšana, bet tas ir dzīvesveids arī savā veidā. Pie mums šodien ļoti interesanta viešņa, žurnāla 4 sezonas, izdevniecības, laikam arī 4 sezonas, galvenā redaktore Signa Mērāne. Labrīt, Signa. Labrīt. Vispirms sāksim ar to. Tu strādā ne jau pirmo gadu, un jau šo sfēru pārzini ļoti grāmatas pat ir izdotas, ja? Par to, kā latvieši ēda mantojums mūsu tā saucamais gastronomiskais, kulinārais. Kādi mēs esam kā ēdāji? Mēs esam tie joprojām, kā mēs stereotipi domājam. Tādas vāciskās virtuves piekritēji, tur štovēti kāposti, gaļa, karbonāta, kas parasti ir gan arī katrā balītē. Ja? Rosols arī. Rosols arī, jā. Un viss, un kad tā prasa tāda latviešu ēdiena īsti nemaz nav. Mēs esam tādi ļoti konservatīvi savā ēšanas tradīcijās. Es droši vien teikšu, ka jā. Mēs vēl ar vienu esam konservatīvi. Lielākā daļa, protams, ir kaut kāds procents cilvēku, kas mainās, un pārējie arī cenšas, bet kopumā cilvēki baidās eksperimentēt. Tas ir droši vien tāds mans lielākais novērojums, kad pieturēties pie klasiskām vērtībām, jo ir vienmēr taisīts rosols, zina, kā to sajaukt, ļoti viegli. Tas nekas, ka varbūt citreiz tā rosola pagatavošana daudz sarežģītāk nekā daudz citas lietas, bet to vismaz ir bērnībā ir ēsts, garša zināma, it kā neko greizi nevar noiet, bet jā, mēs kā latvieši, es teiktu, esam salīdzinoši konservatīvi, bet mēs mainamies. Jā, bet to mainīšanos man interesē. Mēs šobrīd esam sākuši beidzamos gadus 20 vairāk ceļot. Nevar salīdzināt ar to, kas bija padomu laikos. Tur jau arī garšvielas bija tikai 2 sāls un pipari. Jā, un kanēls vēl bija. Kanēls, jā. Un krustmēļi. Labi, tādi sīkumi. Bet nebija nekā. Tagad cilvēki ceļo. Vai viņi visur ārzemēs ēd kaut ko tādu, kas tur ir, teiksim, ļoti specifisks vai ko es īsti nezinu. Tas, laikam, kā kurš cilvēks, kā kur kompānija. Bet ceļojumi tomēr kaut kādā veidā to redzes loku gastronomisko paplašina. Vai tas mums nāk iekšā mūsu, teiksim, sabiedrībā, mūsu ēšanas kultūrā? Visi tas, ko mēs no turienes atvedam, ja? Es domāju, ka noteikti, jā, tā ceļošana patiesībā man liekas ir tā, kas reāli arī mums liek atvērties un palīdz atvērties, jo, tā kā mēs aizbraucam, es nezinu, uz Itāliju, tev neviens karbonādi labi, ir arī Itālijā karbonāde, bet kopumā tu visās vietās to nedabūsi, un tu esi tā kā spiests ēst kaut ko citu, un bieži vien dēļ tā, ka tu esi spiests ēst kaut ko citu, tu uzzini, ka, bet tas taču ir garšīgi. Tu atbrauc atpakaļ un tev prasās pēc tā. Tāpēc es domāju, ka, protams, ka tā ceļošana īstenībā ir viens no lielākajiem impulsiem, kāpēc vispār mēs lēnām garām mainamies un kāpēc mēs ieraugam kaut kādus citus produktus, nekā mēs esam redzējuši iepriekš. Un bieži vien arī tā tev ceļojumā patīk, tu pagaršo, un tad tu ej tā kā pircējs uz veikalu un saki, es pagaršoju, jums ir tāda lieta? Nav, un tad pārdevējs veikalnieks, viņš sāk domāt, bet varbūt, ka vajag atvest. Un tā veidojas it kā tā sadarbība starp pircēju un pārdevēju, un tā ceļošana, manuprāt, ir tas, kas īstenībā pat 95% to arī ietekmē. Ēšana jau tomēr ir arī kaut kādas garīgās, varbūt, higienas sastāvdaļa. Piemēram, man jau liekas, ka reizi nedēļā ģimenei vai saimei, kā kādreiz ģimenei, vajadzētu kopā gatavot pusdienas pie galda. Tas šajā ārprātīgajā, stresainajā, haotiskajā laikmetā pat arī tuvinātu ģimenes ir kā kopā, vai ne? Protams. Es vispār uzskatu, ka patiesībā jau būtu jāgatavo katru vakaru, jo, cilvēki saka, man nav laika, bet ir pētījums pasaulē, ka mēs pavadām 21 stundu nedēļā skatoties televizoru. Tas nozīmē 3 stundas dienā. Varbūt, ka tās 3 stundas ir laiks tā kā veltīt viens otram, parunājoties, pagatavojot ēst un ēdot kopā. Tas ir viens. Un es domāju, ka noteikti būtu tā ēst gatavošana saved kopā.